Paldies! Kā nākamais jūs uzrunās Nacionālā spēka savienības pārstāvis Viktors Birzē. Godātie klātesošie, man ir patiesa prieks, ka mēs šodien esam spējuši mobilizēties un tik lielā un kuplā skaitā atnākt un nostāties savu ģimeņu, savu vērtību un tradīciju sardzē. Jo mēs taču nevēlamies, lai pederasti ienāk Latvijas skolās un aizskar mūsu bērnus. Mēs nevēlamies, lai agresīvi homoseksuālisti iznes savu guļamistabu Rīgas ielās un rīko savus provokatīvās izvērtības parādus Rīgas sirdī. Mēs nevēlamies, lai dažādi netīri laikraksti, kā piemēram Diena, atklāt Saeimā mūsu vērtības un iergājās pa savienības vairākumu. Mēs nevēlamies Latviju, kurā valdītu zilā sorosiešu diktatūra. Un mums ir iespēja būt aktīviem, mums ir iespēja būt enerģiskiem un darīt, ko šīs lietas labā. Mums ir dot iespēju iet un parakstīties par savu bērnu nākotni, par savām tradīcijām. Un lai nāk tautas referendums par Latviju bez uzspiestām vērtībām, par Latviju bez homoseksuālisma, par Latviju bez nāves kultūras propagandas. Es ticu, ka tautas veselais saprāts un tautas griba šīs lietas sakārtos, jo kopā mēs esam spēks. Paldies! Paldies! Un vēl jūs uzrunā Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs. Sveicināti visiem! Mums jābūt ir kopā. Mums visiem jābūt ir kopā, savādāk mūs sašķels. Jūs redzat jau, kas šobrīd notiek. Vienā Rīgas pusē notiek kas? Jā, tur spēlē mūziku. Viņi domā, ka viņi svētkus svin, bet viņi nezin to, ka viņi svin savas bēres. Mēs svinēsim svētkus, mēs svinēsim uzvaru, jo ar mums ir Dievs. Turēsimies kopā un mēs uzvarēsim. Paldies! Paldies Tālberga kungam! Nu, ko